Sveiks, mazais klausītāji! Šovakar es tev pastāstīšu pasaku par diviem draugiem, kas gatavojās Ziemassvētkiem. Iekārtojies ērti, aizver actiņas un klausies uzmanīgi. Mežā, ko visi sauca par miega birzi, bija sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Sniegpārsliņas dancoja apkārt, un visiem meža iemītniekiem bija skaidrs – tuvojas svētki. Daži tīrīja savas mājiņas, citi veda malku, bet vāverēns Rūdis jau vairākas dienas bija domājis tikai par vienu – piparkūku cepšanu. Rūdis dzīvoja augstu kokā, mīkstā siltā dobumā, kurā nekad netrūka riekstu krājumu. Šorīt, tiklīdz pirmie saules stari apspīdēja kokus, Rūdis sparīgi piecēlās, nespējot vairs ilgāk nogulēt. Šodien ir tā diena, viņš priecājās, un gandrīz palēkdamies skrēja ārā no savas mājiņas. Šodien ir lielā piparkūku cepšanas diena! Viņš noslīdēja pa koka stumbru kā pa slidkalniņu un sniegam gurkstot zem ķepiņām skrēja pie savas labākās draudzenes, zaķenes Dūdas. Dūda, maza balta zaķene, dzīvoja siltā alā zem zemes blakus Jasmīnu kalniņam. Labrīt, Dūda! Rūdis pieklauvēja un iebāza galvu pa durvīm. Es ceru, ka tu esi gatava? Dūda jau rosījās. Uz galda stāvēja milti, sviests un meduspods. Gatavāka par gatavu, viņa enerģiski atbildēja un uzvilka priekšautu. Bet tev jāizlemj, kādu piparkūku taisām pirmo. Draugi sāka gatavot mīklu. Liekam vairāk kanēļa, Rūdis iesaucās. Nē, mazāk, lai nav par stipru, Dūda atrauca. Viņi pieņēma kompromisu. 2 kanēļa šķipsniņas. Rūdis maisīja mīklu tik sparīgi, ka bļoda gandrīz aizripoja. Kad mīkla bija gatava, viņi sāka to rullēt. Tā smaržoja saldi un kārdinoši. Rūdis paņēma pirmo formiņu. Es taisīšu vāveri, viņš teica un ar lepnumu iespieda formiņu mīklā. Es taisīšu zaķi, Dūda sacīja un iespieda savu formiņu blakus. Šķiet, ka mana vāvere ir mazliet šķība, Rūdis noskuma. Tas nekas, šķībās ir visgaršīgākās, Dūda uzmundrinoši atbildēja. Pavisam drīz cepeškrāsnī jau karsējās pirmā piparkūku panna. Klausītāji, pamēģini gaisā ar pirkstu uzzīmēt piparkūku formu. Kāda tā ir? Pēc dažām minūtēm pirmā panna bija izcepta, pilna ar zeltainām piparkūkām. Medaini saldais aromāts tika ārā pa alas durvīm un izdalījās pa visu mežu. Zvēri izstiepa purniņus ārā no migām, lai paskatītos, no kurienes nāk šī brīnumainā smarža. Tev arī liekas, ka mums vajadzētu sacept vairāk, Rūdis klusi noprasīja. Jā, visam mežam, Dūda apņēmīgi atbildēja. Un tā viņi turpināja cept. Viņi cepa un cepa, vienu pannu pēc otras, līdz visa mājiņa bija pilna. Tad viņi izdomāja sev nākošo uzdevumu. Viņi izurba piparkūkās caurumiņus, izvēra tiem cauri striķīšus un devās ārā. Lielā sudrabegle bija viņu pirmais mērķis. Tā bija stalta, kupla un ideāli piemērota rotāšanai. Izskatīsies brīnišķīgi,
Dūda noteica pakarinot pirmo piparkūku. Rūdis pakāra otru, trešo, ceturto. Drīz visa eglīte bija pilna ar garšīgiem piparkūku rotājumiem un izskatījās kā uzvilkusi Ziemassvētku svārciņus. Apmierināti ar savu darbu, draugi devās tālāk. Pie ezīša draudziņa mājas viņi izrotāja mežrozītes krūmu ar zvaigznīša formas piparkūkām. Ezītis iznāca ārā un satraukti iepukstējās. Vai šis ir priekš manis? Protams, Dūda pamāja un samīļoja draudziņa. Draugi devās tālāk. Pie lapsiņas Lailiņas alas durvīm viņi pakarināja piparkūku mēnestiņus. Lailiņa iznāca ārā un ievilka dziļu elpu. Vai kā šeit smaržo pēc svētkiem! Paldies jums, draugi, viņa teica. Visbeidzot, viņi devās rotāt tiltiņu pie upītes. Kad viņi bija pabeiguši, tiltiņš izskatījās svinīgs un košs. Gar abiem sāniem sakarinātās piparkūkas viegli šūpojās vējā. Kad viss mežs bija izrotāts, Rūdis pagriezās pret draudzeni un pajautāja. Dūda, ko mēs vēl neesam izdarījuši? Viņa brīdi padomāja un tad iepleta acis. Mēs vēl paši neesam nobaudījuši piparkūkas. Draugi apsēdās uz mīkstas sniega kupenes un paņēma katrs pa vienai piparkūkai. Rūdis vāveri, Dūda zaķi. Kad piparkūkas bija apēstas, Rūdis un Dūda piecēlās. Šodien gan mēs daudz ko paveicām, Rūdis smaidīja. Tagad tikai jāiet mājās sildīties. Tiksimies atkal rīt. Miegabiris bija kļuvusi pavisam mierīga un klusa, bet gaisā joprojām virmoja piparkūku smarža. Draugi, katrs savās mājās vēl brīdi vēroja, kā sniega pārslas nesteidzīgi virpujojot krīt un krīt. Līdz acu plakstiņi nemanot palika smagi un paši lēnām aizvērās ciet. Tā viņa aizmiga, smaidīgi, priecīgi un gatavi Ziemassvētkiem. Tagad arī tev, klausītāji, ir pienācis laiks doties gulēt, lai tev saldi un garšīgi sapņi šonakt. Ja vēlies dzirdēt jaunas miega pasakas katru nedēļu, pieseko šim kanālam. Ar labu nakti!